Kultūras pils augšā mums ir vislielākā vitrāža Latvijā atrodas. Zālē jūs visi zināt, mums ir vislielākais gobelēns Latvijā, kur tiešām bija maģiskais brīdis, kad putniņi pirms pasākuma knābīši atvienojās un tad savienojās, kad beidzās kāds koncerts vai kāds notikums. Šeit tika būvētas mākslinieku darbnīcas, šeit bija mākslas studija, pirmā mākslas skola. Šeit faktiski tādi mākslas procesi, kas tika pilsētai saprast, ka šī rūpnieciskā pilsēta, šeit pilsētai ir nepieciešami mākslinieki, viņam ir jābūvē darbnīcas, lai viņu darbi, viņu māksla ienāk pilsētā. Un tiešām šeit pie Kultūras pils bija unikālas instalācijas. Tas pats Leonīds Buļins, jau šodien pieminētais, veidoja fantastiskas noformējumus uz dažādākajiem svētkiem, vai tie bija oktobra svētki, vai kāda partijas komiteja, bet tie bija tādi augstvērtīgi profesionāli risinājumi. Šī zāle vienmēr bijusi arī par tādu izstāžu zāli, gan fotomākslai, gan citai mākslai. Šeit darbojās kino amatieru klubs. Šeit vienmēr ir